Dotajā mirklī ir izveidojusies situācija, kad šeit tika izbūvēts pāris gadu atpakaļ stāvvietas par pašvaldības līdzekļiem, un pēc privatizācijas šīs mājas iedzīvotāji nezinu kādā veidā ir panākuši lēmumu, kad šīs stāvvietas drīkst izmantot tikai viņi. Tādā veidā viņi nonāk privileģētā situācijā. Viņu stāvvietu skaits attiecībā pret dzīvokļu skaitu ir lielāks kā normatīvajos aktos. Otra privileģijas ir tāda, ka viņu viesi, draugi, apkalpojušais personāls liek stāvvietas mūsu ziņā, jo viņi nevar iebraukt. Ko es gribu pateikt, ka mēs kā apvienotais saraksts mēģināsim šo situāciju sakārtot. Paldies, ņemsim vērā, jā, ņemsim vērā, par ko balsot. Tikai no vēlētāju aktivitātes, no balsīm atdotājām, ar to mēs varam veikt kaut kādas izmaiņas. Ja mēs nebalsosim, tad arī izmaiņu nebūs. Tāpēc nāc noteikti uz vēlēšanām un nodot savu balsi.